LV Florbola līgas spēle starp Mainieku vienību Florbola klubs Kurši un Irlava sporta klubs Slampe Zevi. Joprojām ir metiens un šeit Venskus glābi komandu noraidījumu. Tātad, un ļoti ātri tiek realizēts, cik pagāja 3-4 sekundes pat Klamers pie bumbiņas, un ir 2-0. Atrada spraugu Kaspars Klamers. Metiens no distances Kostusevs pāri vārtiem. Iepriekšējais izgājiens nebija īpaši sekmīgs. Un metiens un gols. Gits Siliņš panāk 3-0. Metiens no tālākas distances. Atzīmējās ar hat-trick. Savukārt, un šiet ir vārti, tā kā man neļauj pabeigt stāst par iepriekšējo savstarpējo spēli florbolisti, tad patraucē. Spēlē plec pie plec otrajā maiņā. Kostusevs. Un šeit ļoti skaisti. Kopumā mēs varam sadalīt turnīru tabulu tādās 3 grupās. Lieliski spēlēja Ansbergs. Par statistiku vārdsargiem, protams, arī mēs spēles gaitā pieskarsimies, kā tad ir Venskum un Alsbergam metiens un arī Venskus. Irlau krietni vien jaudīgāk izskatās šajās pirmajās 20 minūtēs, bet kā es tikko paslavēju, Irlau tā laukuma saimnieks. Vai sakos metiens, ne, piespēle. Metiens! Ļoti. Šis vairākums jau izskatījās pēc tāda nopietnāka vairākuma nekā tas bija pirmajā epizodē. Atgriežas laukumā noraidītais spēlētājs, bet nepaspēja īsti iesaistīties spēlē. Arī Irlaudē visai labāko epizodu nospēlēja. Tālu no vārtiem Venskus, nedaudz riskanti. Bumbiņa ar slaidu loku pāri vārtiem. Siliņš atrod Klameru. Tā kā roka ar cimdu. Venskus pagaidām neuzķers uz žimām kustībām. Un ļoti asa šī pēdējā darbība no Riekstiņa puses. Un kļūda piespēlē Klamers. Klamers šodien ļoti pamanāms šeit savā starpā. Pols nenotur bumbiņas, spiest nedaudz atgriezties atpakaļ. Skaista kombinācija. Kostusevs atrod labajā malā. Polis. Vēlreiz Bliska ar bumbiņu. Šoreiz Pols gols. Šoreiz Jansons. Lūk, cik dārgi maksāja šis noraidījums. Saprotam viņa emocijas, jo pēdējais noraidījums viņa prāt nebija korekts, vismaz tā, kā viņi domāja, bet man šķiet, ka šīs spēles labākais florbolists ir Irlavas sastāvā, kurš panākumu gadījumā var būtiski mainīties. Izskats turnīra tabulā! Alonders. Oiku skaisti atrad Alonders partneri. Vēl vienreiz Alonders. Alonders labi izskatās šajā maiņā. Kā iekrīt Kurši! Un iekritā uz pretuzbrukumu. Un Irlava panāk vadību. 6-5. Kritiens. Bez tiesneša ievērības. Metiens. Vēl viens metiens. Un Kaspars Klamers panāk 7-5. Nedaudz pavēlka aizsargs. Labi piespēle Ezeriņam. Jāmet. Ingars Jansons samazina rezultāts. Tagad jau arī tiek nomainīts vārdsargs pēc 6. laukuma spēlētāju.
Bumbiņa lido pār vārtiem! Un tā ir vārtos! Un tā ir vārtos! Es pat teiktu, ka nedaudz 2 vārtu deficīts. Metiens Bumbiņu vārtos! Polis! Metiens vēl viens bloķēts. 9 sekundes. Pareizi vienkārši nospēlē. Un pat Bumbiņi ir vārtos pēdējā sekundē, līdz ar mača fināla svilpi arī tiek pielikts punkts.